Vēl laikam minūte, varbūt kāds kolēģis atbrauks, tad mēs varam burtiski pusminūte vai minūti pagaidīt. Ja? Nu, mēs ilgi arī. Tā. Dušas kundze. Nav nu viena, ja? Nu, tad varbūt mēs sāksim. Pirmkārt, vēlreiz labdien un paldies, ka atradat laiku, jo ar jūsu palīdzību mēs vienmēr sniedzam informāciju sabiedrībai. Un šodien mūsu iemesls ir brīfinga sasaukšana, ir pārskats par politisku partiju pārbaužu rezultātiem tieši 12. gada ietvaros. Mēs noslēdzam visu informācijas pārbaudi, beidzas administratīvu pārkāpumā lietas ar noteiktu rezultātu. Līdz ar to, kā parasti tradicionāli, mēs sasaucam jūs, kolēģi, ar mērķi informēt sabiedrību par pārskatā esošu norādītu informāciju un vispār par pārbaudas rezultātiem. No savas puses gribētu vērst uzmanību, ka diviem momentiem, ar ko atzīmējas 12. gads. Pirmais moments ir tāds, ka 12. gada ietvaros politiskās partijas vēlēšanās iegūstot 2% balsu, viņam ir iespēja saņemt valsts finansējums, un šis gads īpatnējs ar to, ka šis valsts finansējums tikai piešķirs politiskajām partijām, tieši konkrēti 5. Un runājot par pašreizējo brīdi, tad no visām 5 partijām tikai 2 vēl pašlaik saņem, 3 valsts finansējums ir pārtraukts, izmaksā ir pārtrauktā. Kas attiecas uz vēl vienu tendenci, tad 12. gads nav tas gads, kad ir vēlēšanas, ne pašvaldību, ne Saimas vēlēšanas, ne parlamenta vēlēšanas. Līdz ar to tendence ir tāda, ka būtiski samazinājas ziedoto finanšu līdzekļu apjoms 12. gadā, un tieši pirms 12. gadā, 11. gada ietvaros un pēc tas finanšu līdzekļu apjoms, kas ir ziedots politiskām partijām, atkal pieaug. Runājot par konkrēti jau pārskatā esošo informāciju un par cipariem, tad šī gadījumā es došu vārdu kompetentai šajā jomā nodaļas vadītāja, tieši politisko partiju finansēšanas kontrolas nodaļas vadītāja Janskungai, kura arī sniegs informāciju jau par pārskatā esošo informāciju. Lūdzu. Paldies. Par 2012. gadu un gada pārskatu pārbaudēm mēs varam informēt, ka kopumā bija pienākums vienai politiskajai partijai pienākums iesniegt šo savus gada pārskats. No šīm politiskajām partijām 9 nebija iesniegušas noteiktajā termiņā savus gada pārskats, un par to tika sastādīta administratīvā pārkāpuma protokolu, un 3 gadījumos partijas līdz šim brīdim nav iesniegušas šos pārskats, un tāpēc par šīm prasībām par šīm partijām ir iesniegts prasības pieteikums tiesā par darbības apturēšanu un izbeigšanu. Par 2012. gadu runājot, tad mēs šī gada laikā arī esam apkopojuši informāciju par saņemtajiem ziedojumiem, dāvinājumiem, un kopumā mēs esam nopublicējuši un apstrādājuši vairāk kā 1000 ziedojumu sarakstus par kopējo summu gandrīz 750 000 eiro. Arī tā skaitā biedru un iestāšanās naudas sarakstus par kopējo summu gandrīz 340 000 eiro.
Visa šī informācija ir pieejama mūsu biroja mājaslapā, un attiecībā par biedru naudu es varu pateikt, ka šis pienākums publicēt biedru naudu iestājās, kad biedru naudas apjoms sāk pārsniegt vienu minimālo mēnešu algu. Šeit mēs pārskatāmā veidā atspoguļojām grafiku pa gadiem, cik lielā apjomā politiskās partijas saņem šos ziedojumus. Un tad var redzēt, ka 2012. gads viņu varētu nosaukt par tādu tukšo gadu, jo gandrīz 5 reizes mazāks finansējums, ko saņēma gada laikā politiskās partijas, bet tas ir attaisnojams vai izskaidrojams ar to, ka šī gadā nenotika vēlēšanas, nebija priekšvēlēšana aģitācijas periods, bet 2011. gadā notika Saeimas vēlēšanas. Tad šeit ir uzskaitīts tās politiskās partijas, par kurām ir iesniegtas prasības tiesā par darbības izbeigšanu. Un tad pamatā, ja mēs runājām par tiem pārbaužu rezultātiem par 2012. gadu, tad tās tendences, ko mēs novērojām, pārkāpumi ir mazāk. Pamatā visi pārkāpumi ir saistīti ar nesaulaicīgi iesniegtajiem vai nu gada pārskatiem, vai nu ziedojumu sarakstiem. Un no tām tad visām politiskajām partijām, 60 politiskajām partijām, 22 partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības par šo saulaicīgi neiesniegto atskaišu, par saulaicīgi neiesniegtām atskaitēm. Un vienā gadījumā, precīzi vienai politiskai partijai, 2 pārbaudēs ir konstatēts, ka viņa ir pieņēmusi pretlikumīgu finansējumu kopēji apmērā gandrīz 6,000 eiro, un šie līdzekļi ir pieprasīti atmaksāt atpakaļ valsts budžetā. Tas jauninājums, ko jau mēs pieminējām, ar ko asociējās šis 2012. gads, protams, ir tas, ka ar šā gada sākumu, 12. gada sākumu politiskajām partijām, 5 politiskajām partijām sāka izmaksāt valsts budžeta finansējumu. Un kopējā apmērā gada laikā, 2012. gada laikā, šīs 5 partijas saņēma gandrīz 615,000 eiro no valsts budžeta. Mēs šī finansējuma izlietojumu pārbaudījām, veicot šo politisko partiju gada pārskatu pārbaudes. Un esam konstatējuši, ka no 5 politiskajām partijām, diemžēl 4 partijām, esam konstatējuši, ka viņas neizmantoja šo finansējumu likumā noteiktajā kārtībā vai precīzi nebija tērējuši likumā noteiktajiem mērķiem šos līdzekļus. Nu, pieņemsim, ja likums skaidri pasaka, ka partijas var tērēt šos valsts budžeta līdzekļus un apmaksāt kaut kāds rēķins tikai no šī speciālā konta, kas ir atvērts katrai šai politiskajai partijai, kurai ir tiesības saņemt valsts budžeta finansējumu. Tomēr, diemžēl, mēs esam konstatējuši, ka politiskās partijas veica pārskaitījumus no šī valsts budžeta konta uz citiem saviem partiju kontiem un veica citu pakalpojumu apmaksu. Likums piešķirot šo valsts budžeta finansējumu paredzēja viņu kā līdzfinansējumu politiskajām partijām, lai atvieglotu viņu arī ikdienas darbu, bet tomēr nav paredzēts saskaņā ar likumu šos valsts budžeta līdzekļus izmantot visiem ikdienas tādiem administratīviem tēriņiem. Mēs esam konstatējuši, ka pieņemsim vairākas arī politiskās partijas, kā piemēru var minēt, apmaksāja pieņemsim pārtiks iegādi, apmaksāja alkohola iegādi, kas saskaņā ar likumu nav pieļaujams, un tad tā skaitā, konstatējot šos pārkāpumus, mēs esam pieprasījuši, lai šie līdzekļi tiktu atmaksāti valsts budžetā. Uz šo brīdi ir pieņemti šie 4 administratīvie akti, ar kuriem mēs esam uzdevuši pieprasījuši politiskajām partijām atmaksāt valsts budžetā gandrīz 70,000 eiro. Un uz šo dienu šeit ir tās summas uzskaitīts katrai politiskajai partijai. Kopējā summa par visām 4 partijām ir gandrīz 70,000 eiro. Un uz šo dienu mēs esam arī pārtraukuši 2 politiskajām partijām valsts budžeta finansējumu izmaksu. Vienā gadījumā šis lēmums bija saistīts ar to, ka stājās administratīvais akts spēkā, ar kuru bija konstatēts
pretlikumīgi saņemtais finansējums politiskai partijai, un saskaņā likumu birojam bija pienākums pārtraukt šai partijai valsts budžeta finansējumu turpmāku saņemšanu. Un pēdējais lēmums, kas tika pieņemts šogad, mēs pārtraucam vienai partijai valsts budžeta finansējumu izmaksu ar šā gada 2. ceturksni, tāpēc, ka partija ir likvidācijas procesā. Tas kopumā laikam ir viss. Šeit mēs arī apkopojām, varbūt jums būtu interesanti valsts budžeta finansējuma izlietošana no saņemtajiem gada pārskatiem un no veiktajām pārbaudēm, kādiem mērķiem un cik lielā apmērā politiskās partijas tērē šos valsts budžeta piešķirtos līdzekļus. Kopumā laikam tas ir viss. Laikam mēs pārgājām uz to brīfinga daļu, kur jums ir iespēja uzdot jautājumus un sagaidīt no mums atbildes. Lūdzu, vai jautājumi ir? Jā, lūdzu. Man ir vairāk. Pirmais, precizēt, šī viena partija neatļautie ziedojumi, jūs varat nosaukt, kur tā... Saskaņas centrs tas ir. Mēs jums esam izdalījuši, Laura. Mēs izdalījām šo. Mēs esam izdalījuši pārskatu par šiem pārbaužu rezultātiem, un tur ir krietni detalizētāk aprakstīt arī ar partiju nosaukumiem, varbūt arī ar smalkāku sadalījumu pa cipariem, nekā es esmu šobrīd izstāstījusi šajā savā prezentācijā. Arī, ja jūs varētu tomēr izstāstīt precīzāk, detalizētāk par šiem neatļautu izmantoto finansējumu, valsts finansējumu, kuras partijas, ko ir iegādājušās, lai būtu tādu, priekšstatu, kam ir naudu tērējis. Jūs domājat tos valsts budžeta līdzekļus? Tas ir pareizes varadis. Jā, tad mēs esam konstatējuši, ka vairākas politiskās partijas ir tērējuši šos līdzekļus pretrunā ar likumā noteikto un ir iegādājušies, teiksim, aprīkojumu, programmatūru, kas nav atļauta ar likumu, ir tērējuši līdzekļus pārtikai, ēdienu iegādēji, alkoholu iegādēji, cita veida kancelēs izdevumiem, kas nav paredzēti ar likumu. Un tāpēc, ja likums neatļauj šāda veida valsts budžeta līdzekļu tēriņus, tad mums bija pienākums izdot administratīvo aktu, ar kuru mēs pieprasījām, lai visas šīs pretrunā ar likumu tērētās naudas summas tiktu atmaksātas valsts budžetā. Varat to ar vārdiem uzvārdiem? Ar vārdiem, uzvārdiem es varu nosaukt tās partijas. Kura partija, ko ir iegādājusies kaut kādus piemērus? Pa vienam piemēram no katras var. Tad 4 lēmumi ir. Viena ir apvienība, Nacionāla apvienība visu Latviju tēvzemē un brīvībai LNNK. Kopējā summa ir pieprasīta atmaksāt 3822 lati, tie ir 5439 eiro. Otra partija ir Zaļo un Zemnieku savienība, tie ir 3220 lati un 4583 eiro. Trešā politiskā partija ir Nacionālā partija apvienība, Nacionālās vienotības apvienība. Viņai ir pieprasīts atmaksāt valsts budžetā 21,999 latus, jeb 31,300 eiro. Un ceturtā partija ir politiskā partija Reforma partija. Viņai ir pieprasīts atmaksāt 19,151 latu, jeb 27,249 eiro. Tas, kas mums interesē, ir, kura partija, teiksim, jūs minējāt dažu tos piemērus, kura ir pirkusi tur alkoholu, kura ir tērējusi kancelēs pēc tam. Es varbūt papildināšu, kolēģi, tas ir jūsu pārskatiņā ar virsrakstu valsts budžeta finansējums, un te ir minēts, ka, piemēram, Tēvzemē un brīvībai ir tērējusi apmaksājot biroju mēbeļu, papīru, pildskavu, durvju plāksnīšu, putekļu sūcēju printeri, saimniecības preču iegādēji, mobīlā tālruņa iegādēji, juridiskās personas grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai, Zaļo zemnieks un vēl citi uzskaitīti gadījumi. Tas ir šī te pielikumiņā, kas mums ir izdalīts. Zaļo zemnieku savienība ir apmaksājusi juridisko palīdzību, pārskaitījusi savus naudas līdzekļus no savu speciālā valsts budžeta kontu uz savu ziedojumu kontu. Un sociāla politiskai novada attīstības biedrībai Līvānu.
Un arī par pārējām partijām attiecīgi ir šādi uzskaitījumi, kam ir tērēti šie te budžeta līdzekļi neatbilstoši to izmantošanas mērķiem. Un summijas arī tur ir precīzi definētas, tā kā gatavojot savus informatīvos materiālus, jūs varat izmantot šo te palīdz līdzekli. Varētu izstāstīt, kam tieši drīkst partijas tērēt naudu? Virsū. Jā, alkoholu neatpirkt. Partijas grib tērēt savu naudu pamatā savas pamatdarbības nodrošināšanai, un likumā ir skaidri definētas pozīcijas, kam viņas var tērēt. Man kolēģi, kuri niansēs pārzina šo jautājumu, noprecizējis. Jā, nu pieņemsim, ir atļauts šos valsts budžeta līdzekļus, ir partiju finansēšanas likumā pants, kas konkrēti arī nodeleģē tās izdevuma pozīcijas, kādiem mērķiem partijas var izmantot šo valsts budžeta finansējumu. Un, piemēram, tad atļautie tēriņi būs telpu īre, grāmatvedības pakalpojumu apmaksai, priekšvēlēšana aģitācijas apmaksai, informatīvu pasākumu rīkošanai, jā, nu, tā tālāk. Nu, šīs ir tās pamatpozīcijas, kādiem mērķiem partijas var tērēt šos valsts budžeta līdzekļus. Un tad tas pieprasījums ir izteikt šo naudu atdot cik ilgā laikā, vai kuru partiju varbūt to jau ir izdarījusi, kādi ir tie termiņi? Pirmām kārtām katrai partijai ir likumā noteiktais termiņš, kad viņi var pārsūdzēt šo lēmumu, vai arī pieņemt lēmumu un atmaksāt šos līdzekļus valsts budžetā. Ja, tad, cik man zināms, uz šo brīdi tikai viena politiskā partija ir samaksājusi šo izdoto, pieņemto administratīvo aktu, un tā ir Zaļo un Zemnieku savienība. Tās trīs partijas joprojām tiesājās. Šobrīd precīzi nav informācija, jo daži tie termiņi vēl ir tā kā, vēl mums nav informācija, jo partijas ir iesniegušos prasības pieteikumus tiesā. Kurš tagad vēl saņem un kurš nesaņem? Pārtraukts valsts budžeta finansējums ir Reforma partijai un Nacionālajam blokam. Nu, partija LPP, LC, mēs arī viņu pieminam, bet viņa no paša sākuma, no 2012. gada 1. janvāra jau nesaņēma šo valsts budžeta finansējumu. Faktiski šajā laika posmā no 2012. gada ir 3 politiskās partijas, kurām ir atteikts saņemt šo valsts budžeta finansējumu. Bet mēs nevaram saprast ar to nacionālu bloku. Viņi to nesaņem un tā ir paša laika kaut kāds nelabdarības tēma. Nacionālais bloks, viņiem ir pārtraukta šī valsts budžeta finansēšana no šā gada 2. ceturkšņa, sakarā to, ka viņi ir uzsākuši paši darbības izbeigšanu. Ja, tas ir saistīts tieši no viņu pašu darbībām. Un par iepriekšējiem periodiem viņi saņēma. Tātad pārbaudas attiecās uz iepriekšējiem atskaits periodiem. Vēl jāpnos šogad tikai jau 14. gads, tad atskaita tikai par 12. Vai jums ir informācija par 13. un kāpēc tik novēlēt jūs sniegt produktu? Es jau sākumā minēju, šeit varbūt kolēģi pēc tam man papildinās, katra partija sniegs atskaiti par iepriekšējo gadu nākamajā gada ietvarā. Un, protams, saņemot to informāciju, mums ir nepieciešams laiks, kad jāveic pārbaudē, ir nepieciešams laiks, ja ir pārkāpumi, rēģēt uz tiem un attiecīgi piemērot administratīvo atbildību, ja ir pārkāpums. Un ar šo procedūru noslēgšanu mēs vienlaicīgi informējam visas teiksim, partijas un sabiedrību par konstatētiem pārkāpumiem, par rezultātiem. Jo šis princips ir iestrādāts normatīvo aktā, un šī principa ietvaros mēs arī darbojamies.
Es papildināšu arī, ka tas ir tas pats princips, kas faktiski valstī ir attiecās uz ļoti daudzām atstājušu formām, ko sniedz un pārskatiem, tā skaitā arī, piemēram, valsts ieņēmuma dienestā. Princips ir tāds, ka gada pārskatu par 12. gada darbības rezultātiem iesniedz līdz 13. gada 31. martam. Tas nozīmē, jau ir nobīde 13. gada 31. marts ir pēdējais brīdis, kad partijas iesniedz pārskatu par 12. gadu. Savukārt, periodā no 2013. gada 31. marta līdz 2014. gada 31. martam knabam šī pārskata ir jāpārbauda. Tas ir tas likumā noteiktais periods, un tikai tad, kad mēs pabeidzam šīs te pārbaudes, mēs apkopojam pārbaužu rezultātus, un attiecīgi pēc tam mēs paziņojam sabiedrībai par rezultātiem, ievērojot vienlīdzības principu. Jo, kā jūs atceraties, daudzus gadus atpakaļ, kad šīs te likuma normas par šo te vienlaicīgo paziņošanu tapa, bija liels pretenzijas no politiskajiem spēkiem, kad birojas paziņoja, pabeidzot pārbaudu, uzreiz ziņoja par politiskā spēka darbības kontrolas rezultātiem. Tad birojam bija pārmetums, ka lūk netiek ievērots vienlīdzības princips un kaut kādas partijas tiek pārbaudīts ātrāk, kādas tiek pārbaudīts vēlāk, ka viņiem visiem ir dažādi nosacījumi un līdz ar to viņiem, nu, teiksim, kādam jau, teiksim, tiek grauds viņu prestižs vai kaut kas tāds. Un līdz ar to tika likumdevējs pieņēma lēmumu, ka par pārbaudas rezultātiem par visām partijām ziņos vienlaicīgi. Līdz ar to pat, ja kādas partijas darbības rezultāti ir pabeigti ātrāk, mums ir jāgaida, kamēr pabeidzās pēdējās pārbaudas, un pārbaudas var būt pabeigts tikai tad, kad ir savākt visu pārbaudēs vajadzīgā informācija. Ja ir ierosināts administratīvo pārkāpumu lietas, mēs arī nedrīkstam liekt partijai iesniegt savus paskaidrojumus, savus argumentus, savus pretpierādījumus mūsu konstatējumam. Mēs nedrīkstam ierobežot viņas tiesības aizstāvēt savas intereses, un tad, kad mēs pieņemam gala lēmumu šajā lietā, tad pārbaudu var uzskatīt, ka viņi ir pabeigti, un tad mēs varam sākt par to runāt. Tie ir tie principi, šādus principus birojas ir ievērojis gadiem, tā kā mūsu ieskatā mēs neesam neko nenokavējuši, ne arī pārkāpuši. Visbeidzot, es gribēju jautāt, pirms šam tuvojas Eiroparlamentu, mums ir vajadzīgs kaut priekšvēlēšana aģitācija, vai mēs varam runāt, ka šeit ir kaut kāda pārkāpuma konstatēti pieļaujamo izdevumu apmērā vai kādas citās lietas, ar politisko partiju. Es laikam atbildēšu uz šo jautājumu. Jā, principā ir atlikušas 7 dienas līdz Eiroparlamenta vēlēšanām, un mēs varam pateikt, ka šī kampaņa varbūt nebija tik aktīva kā iepriekšējos gados, un līdz ar to arī tie apmēri, kas tiek tērēti šīm kampaņām, arī varbūt ir mazāk nekā iepriekšējos gados. Tomēr mēs esam nokonstatējuši uz doto momentu, ka divas politiskās partijas ir pārsniegušas 98% no pieļautā priekšvēlēšana izdevuma apmēra limita. Un, protams, tas vēl nenozīmē, ka viena vai otra politiskā partija pārsniedz vai pārsniegs tām noteikto limitu, jo šī tā informācija, ko mēs apkopojām no saņemtajiem paziņojumiem, jo visām pusēm, kas slēdz priekšvēlēšana aģitācijas periodā līgumus par priekšvēlēšana aģitācijas materiālu izvietošanu vai vidē, vai internetā, vai preses izdevumos, vai raidorganizācijās, viņām ir pienākums šīm pusēm sniegt birojam informāciju, paziņojums par noslēgtiem līgumiem. Un attiecīgi mēs jau apkopojot informāciju no šiem saņemtajiem paziņojumiem, arī esam aprēķinājuši, ka divas politiskās partijas ir noslēgušas līgumus par summu, kas ļoti tuvu ir tam maksimāli pieļaujamajam. Mēs esam ar šīm politiskajām partijām sazinājušās, un es domāju, ka nevajadzētu būt pārsniegumu arī nākamās nedēļas laikā, bet mēs kontrolējam šos procesus. Varbūt, ja mēs runājam arī par tām tendencēm, viņas tiek novērotas līdzīgas kā pirms katrām vēlēšanām. Varbūt kā pirms jebkurām vēlēšanām pieaug sūdzību skaits. Mums ir ļoti daudz ikdienā zvani, ko mēs saņemam, un zvani ir dažādi no tādiem, kad personas lūdz konsultācijas konkrētajos gadījumos, vai mēs kā uzraugi interpretēsim šīs konkrētās darbības kā priekšvēlēšana aģitācija vai slēpto priekšvēlēšana aģitāciju.
Un ir arī ļoti daudz tādi zvani, kad lūdz arī kaut kāds likuma skaidrojums mums sniegt, pie kam ļoti tādā pātrinātā kārtībā. Pieņemsim, ja mēs runājām par šo priekšvēlēšanu aģitācijas periodu, tad uz šo brīdi ir arī ļoti maza tendence administratīvo resursu izmantošanai, kaut kādai pretlikumīgai administratīvo resursu izmantošanai, iespējamai izmantošanai. Bet mēs šogad arī, mums bija tāds jauninājums, mēs esam ieviesuši brīvprātīgos savā darbā. Viņi arī diezgan aktīvi piedalās šajā laikā un informē mūs par notikumiem reģionos. Mēs arī šo informāciju apkopojam, kas mums palīdz gūt ticamu priekšstatu par to, cik daudz partijas uz šo brīdi ir iztērējušas līdzekļus, un vai visa tā informācija, ko sniedz pašas partijas un trešās personas tādā oficiālā ceļā, arī tiek mums iesniegta. Tad līdz šim nekāda pārkāpuma nav konstatēta. Ja mēs, tad nav tādi pārkāpumi, kas mums ļautu šobrīd izdot administratīvo aktu, pieņemsim par kādas kampaņas pretlikumīgu apturēšanu. Nav tādi fakti, kas liecinātu par to, ka kāda partija ir pārtērējusi tai noteikto limitu, cik viņi var tērēt pirms šīm vēlēšanām. Tas ir tas instruments, par kuru mēs varam šobrīd runāt. Pēc vēlēšanām mēs sagaidīsim 30 dienu laikā pēc vēlēšanām politiskās partijas, kuras bija iesnieguši savus deputātu kandidātu sārakstus pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām. Viņām būs pienākums iesniegt savas vēlēšanu ieņēmuma izdevuma deklarācijas, un tad mēs šīs deklarācijas nopublicēsim un pusgada laikā veiksim pārbaudes par šīm deklarācijām. Un tad mēs arī apkoposim informāciju un izziņosim jums rezultātus. Bet šis gads ir tāds interesants ar to, kad tulītās noslēgsies vienas vēlēšanas, bet tulītās ar jūnija sākumu sāksies nākamais priekšvēlēšana aģitācijas posms. Ja, tad, kam arī mēs kā iestāde prioritārā kārtībā arī ievērsīsim pastiprināt uzmanību un izmantosim visus likumā noteiktos instrumentus, lai varētu nomonitorēt visus šos priekšvēlēšanu procesus, īpaši šos slēptos priekšvēlēšanu aģitācijas procesus un gūt ticamu teiksim, to informāciju, pārliecību tam, ka neviena partija nepārkāptos noteiktos ierobežojumus un aizliegumus. Tāpēc mēs šoreiz jau sarunā aizgāja par priekšvēlēšanu periodu, tiešām mēs ieviesam jauninājumu tieši brīvprātīgo aicināšanu un tieši tādu resursu izmantošanu, lai sabiedrība mums palīdzētu kontrolēt priekšvēlēšanas agitāciju minētajā periodā, tas ir viens, bet bez tam, kā iepriekšējā gada mums arī ir ārpakalpojums par monitoringu, gan reģionos, gan arī Rīgā. Cieša sadarbība mēs strādājam ar tiesību aizsardzības iestādēm un, kā parasti, ar valsts policiju, drošības policiju. Un šī situācija vēl bez tam, protams, paši dažādos pasākumus, teiksim tā, neatklāti, bet slepti piedalījamies, lai paši redzētu, vai noteiktos pasākumos ne tikai agitēti cilvēki, vai tas ir atļauts minētajā brīdī, vai tas nav atļauts. Un, protams, ar jūsu palīdzību mēs arī gaidām sabiedrības atbalstu un ziņošanu jau uz katru iesniegumu, uz katru informāciju, uz katru fotogrāfiju par noteikto pasākumu vai video. Mēs noteikti reaģēsim un to ņemsim vērā, veicot pārskatu pārbaudi par vēlēšanas periodu. Bet līdz šim nav kostas, teiksim, teorētiski taču varētu viena partija, otrai partija uzsūtīt un teikt, visu pārbaudi. Šī situācija, ja jūs domājat, ka viens sūdzas par otru, tādi gadījumi mums vienmēr ir un viņi arī būs. Šajā situācijā mēs šo situāciju izmantojam par labu sev un par labu sabiedrībai. Vērtējot, analizējot un attiecīgi vēršoties, ja ir kaut kādi pārkāpumi. Es gribētu piemetināt, ka tiešām atzinīgi ir vērtējams šis jaunais brīvprātīgo institūts, jo tika novadīts seminārs un šie brīvprātīgie tika izglītoti. Viņiem tika izsniegts arī apliecinājums, ka viņi ir piedalījušies, un tiešām jau ir jūtama viņu līdzdarbība, viņi sūta e-pastus, viņi sazinās, viņi informē. Tas tāds jauns, interesants piemērs, kā mēs varētu veidot sadarbību ar sabiedrību, un mēs tiešām esam gandarīti, kad cilvēki izrādīja
interesi un pieteicās uz šo te aktivitāti. Un arī tie, kuri tajā dienā, kad tika rīkots seminārs, nevarēja ierasties, viņi bija laipni saņemt mūsu nosūtītos materiālus, kā viņiem atpazīt slēpto aģitāciju, kā viņiem atpazīt administratīvo resursu izmantošanu. Tā kā mēs uz šo papildus palīgu loku liekam lielas cerības nākamajā Saeimas priekšvēlēšana aģitācijas periodā. Cik pavisam ir šo brīvprātību? Cik Inga bija? 40 nav nekas nebija. Ap 40. Plānojat kaut kādā veidā apbalvot ar medaļas? Sākotnēji ir jāpabeidz minūto monitoringu, tad jau redzēsim. Es negribētu tik kritiski, kā jūs pieminējāt, tas tā mazliet aizskaroši, jo tomēr Latvijas valsts vienmēr ir bijusi, tā teikt, pilsoniskas sabiedrības valsts, kurā sabiedrība aktīvi iesaistās, un es domāju, ka cilvēki, kurus interesē viņu administratīvajās teritorijās notiekošais, un kuri aktīvi iesaistās un informē kontrolējošās institūcijas par iespējamiem pārkāpumiem, ka viņi būtu jāsauc tik necienīgā vārdā, kā jūs viņus nosaucāt. Tas ir jūsu individuāls priekšstats, bet es gribētu ļoti atzinīgi to vērtēt un gribētu pateikt šiem cilvēkiem paldies, jo mēs esam atvērti jebkurai sadarbībai un tā skaitā arī šeit. Tā kā es uzskatu, ka mēs tikai šo praksi attīstīsim, jo tas ir viens labs instruments. Viņš nav sinonīma, kā esam to cilvēku, nav tādā vārdā. Ja jūs to pateiktu, Mēs teicām brīvprātīgi. Brīvprātīgi strādā slimnīcā. Nav izslēgts, ka šie cilvēki savas sociālās aktivitātes veic arī slimnīcā. Vai ir vēl jautājumi par... Vairākos gadījumos ir konstatēts, ir uzsākts pārbaudas, bet nav pamata šobrīd apgalvot, ka ir kaut kāds pārkāpums un ir jāsot kāda persona. Jo katrai pārbaudē, lai gūtu faktus un pierādījumus, ir nepieciešams laiks. Bet rupji pārkāpumi nav, aizdomas ir, bet tādi rupji pārkāpumi nav saskatām. Tāda apjomīga un ļoti rupji. Bet cik tad ir šādas pārbaudas ierosinātas? Mums ir ļoti daudz, mums apmēram vidē vienmēr ir līdz 100 iesniegumiem, un arī šobrīd ir vidē līdz 100 iesniegumiem. Es nevarēšu jums sadalījumā pateikt, jo mēs gatavojamies tomēr atbildēt par 12. gada pārskatu pārbaudēm, bet ir arī līdzīgi uz 100 iesniegumiem šobrīd birojā saņemti, bet ir jāpaskatās sadalījumā, cik no tām īpatsvars ir īpatsvars ar pazīmēm. Sūdzības, par ko, un cik daudz arī lūdz izteikt viedokli par konkrētiem gadījumiem. Tādi ir ļoti daudz arī zvanīgi dienā. Jo tendence attiecībā uz šo priekšvēlēšanas periodu līdzīga kā arī iepriekš, sākotnēji mums interesēs gan mediji, gan mediju pārstāvji vai politiskās partijas un politisko partiju pārstāvji ar lūgumu skaidrot, kas ir administratīvais resurs, kādu viņu var izmantot, kas ir likuma ierobežojumi attiecībā uz priekšvēlēšanas periodu, un kad jau iestājas priekšvēlēšanu periods, jau nevis no mediju puses, ne pārstāvju puses, ne arī no partijas puses, bet tieši no sabiedrības puses ir informācija par jau pazīmēm, kas varu to liecināt par pārkāpumu. Jā, apmēram pareizi bija pateikts, apmēram 100 vairāk mazāk iesniegumi mums nāk, bet īpatsvaru mēs, kodīgi sakot, pašlaik nav apkopojusi, lai jums arī pasniegt, cik no tiem ir uzsaktas pārbaudas. Teiksim, tāda tendence, ko vēl no tiem iesniegumiem izdalīt noteikti, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, bija ļoti daudz iesniegumu par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšana aģitācijas mērķiem, tad šogad šādi iesniegumi ļoti maz. Un ja ir sūdzības par kaut kādiem konkrētiem gadījumiem, tad tur iet jau runa par slēpto priekšvēlēšana aģitāciju, iespējamo slēpto priekšvēlēšana aģitāciju. Un ļoti maz ir par šo iespējamo administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšana aģitācijas mērķiem. Tās aizdomas vairāk par televīziju, kur jūs varētu? Dažādās vietās, jo tā, ja iet runa par kampaņu, tad vairāk ir pamatā ir pa vidi, reklāmu vidē, publiskajās telpās vietās. Respektīvi kaut kādos pasākumos. Vairāk, jā. Teiksim, ja 9. māja pasākumos tur tiek dalīti visi avīzītes tā aģitācija, kurai būtu jāuzskaitās.
negribētos šodien runāt par konkrētām vietām un analizēt, vai tās darbības konkrētajā vietā, vai tajās darbībās ir saskatāma priekšvēlēšana aģitācija vai slēptās aģitācijas pazīmes, bet paša materiāla izdalīšana konkrētajā publiskajā vietā vēl nenozīmē, kad šīs darbības ir pierēķināmas pie tā saucamajiem limitētajiem izdevumiem. Jo pamatā, ja ir publiskajā vietā izstādīta telts, kur tiek izdalīti šie kaut kādi priekšvēlēšana aģitācijas materiāli, tad pie limitētajiem izdevumiem parasti tiek pierēķinātas tās valsts nodevas, kas tiek samaksātas par telts uzstādīšanu, bet paši tie bukleti, tie izdeles materiāli, viņi nav limitēti. Ja? Partijas var tērēt šiem mērķiem neierobežots resursus, cik viņu rīcībā tas ir pieļaujams vai iespējams. Labi, kolēģi, mums ir jāpabeidz mūsu briefingu un paldies jums par uzmanību un labas brīvdienas. Jā, šitie ir uzskatīti.